Zobenu karaliene taisnā pozīcijā. Kad zobenu karaliene izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola būt izcils intelekta un gudrības periods. Tas norāda, ka tu spēsi pieņemt skaidrus un objektīvus lēmumus, balstoties uz savu pieredzi un zināšanām. Šī kārta simbolizē spēju redzēt lietas skaidri, neļaujoties emociju haosam. Tu būsi analītiska, mērķtiecīga un spējīga aizstāvēt savas intereses. Attiecību jomā šī kārta norāda, ka tev būs svarīgi būt atklātai un godīgai. Ja esi attiecībās, tas var būt laiks, kad nepieciešamas nopietnas sarunas, lai sakārtotu neskaidros jautājumus. Tu visticamāk neļaus nevienam pārkāpt tavas robežas un būsi stingra, bet taisnīga. Ja esi viena, zobenu karaliene norāda, ka tu būsi ļoti prasīga pret iespējamiem partneriem. Tu skaidri zinās, ko vēlies, un neļausi sev pieķerties cilvēkiem, kuri nespēja atbilst tavai enerģijai vai standartiem. Darba un finanšu jomā zobenu karaliene simbolizē stratēģisku domāšanu un profesionālismu. Tu būsi stingri koncentrējusies uz savu mērķu sasniegšanu un izmantosi savas prasmes, lai pieņemtu gudrus un pārdomātus lēmumus. Finansiāli šī kārta norāda uz piesardzību un spēju organizēt savus resursus tā, lai izvairītos no jebkādiem zaudējumiem. Un atceries, zobenu karaliene tev atgādina, ka patiesais spēks ir skaidrībā. Kā saka, asināts prāts ir stiprāks par asu zobenu. Šogad paļaujies uz savu gudrību un nepārkāp savas vērtības. Zobenu karaliene apgrieztā pozīcijā. Kad zobenu karaliene izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz nepieciešamību pievērst uzmanību tam, kā tu izsakies un pieņem lēmumus. Šī kārta simbolizē emocionālu neskaidrību vai iespēju, ka tu, iespējams, esi pārāk kritiska pret sevi vai citiem. Tā norāda uz situācijām, kad komunikācija var būt sarežģīta, un tev jāstrādā pie tā, lai saglabātu līdzsvaru starp prātu un sirdi. Attiecībās apgrieztais zobenu karaliene var liecināt par grūtībām, kas saistītas ar pārpratumiem vai komunikācijas trūkumu. Ja esi attiecībās, tas var būt laiks, kad tev jābūt uzmanīgai ar to, kā tu izsaki savas sajūtas. Pārmērīga kritika vai noslēgšanās var radīt spriedzi. Ja esi viena, šī kārta norāda, ka tev var nākties pārvarēt iekšējās šaubas vai bailes, kas neļauj tev atvērties jauniem cilvēkiem un iespējām. Darba un finanšu jomā apgrieztais zobenu karaliene simbolizē nepieciešamību sakārtot savas domas un pievērst uzmanību detaļām. Iespējams, tu jūties apjucusi vai neesi pārliecināta par savu nākamo soli. Tas ir gads, kad tev jāmeklē padoms vai atbalsts no cilvēkiem, kuri spēj piedāvāt objektīvu perspektīvu. Finansiāli šī kārta iesaka būt piesardzīgai un izvairīties no impulsīviem lēmumiem. Un atceries, apgrieztā zobenu karaliene tev saka, ka reizēm lielākā gudrība ir apzināties, kad jādod sev un citiem vairāk sapratnes. Kā saka, skaidrs prāts nāk ar mieru, nevis nemieru. Šogad ieklausies sevī un nebaidies būt elastīgāk. Ja situācija to prasa,